Es jau uz pašu filmu gāju ar tādu diezgan lielu skepsi, jo reāli tā, ka man īsti neinteresē vispār sports. Man neīpaši patīk dokumentālās filmas, un arī par latviešu filmām pēdējo gadu laikā es īpaši sajūsmināts nebiju. Tāpēc gāju uz filmu diezgan tā skeptiski noskaņots. Bet, ar dokumentālām filmām ir tāda nianse, kad viņas īsti nevar vērtēt pēc kaut kāda operatora darba vai konkrēti, teiksim, montāžu vai kaut kā tāda. Dokumentālās filmas pamatā ir stāsts, kuram ir jābūt kaut kādam, kas tevi interesē un piesaista, protams. Un šajā filmā, par ko es biju vairāk izbrīnīts, no paša sākuma stāsts man pilnīgi ierāva, precīzāk, kur man ierāva stāstā. Un viss šis ritenieku ģimenes dzīves stāsts un tā patiesā puse, kas notiek arī mūsu valstī, kāds tika pasniegts, atspoguļots, kā tas viss notika, visas šīs cīņas ar esošajām vāru, ar sistēmu, teiksim, kā šis cilvēks, teiksim, konkrēti Aivars Ritenieks tam visam pretojās un kā viņš spēja noturēties un pierādīt sev visu laiku. Tas bija tāds pilnīgi ievilka man pilnīgi te visā stāstā un pēc tās filmas pilnīgi ejot ārā domāju, ka tas ir tas, kas ir obligāti visiem jānoskatās, jo šitajos konkrēti laikos, kad cilvēki ir nokāruši degunu, padodās, brauc prom, neuzticās nevienam, nepaļaujās pat uz sevi. Ja? Šis ir tas laiks, kad varbūt tieši tāds Aivara Ritenieka gars ir tas, kurš varētu visus varbūt katram būtu ko mācīties konkrēti no šīs filmas, tieši to cīņas par, tā teikt, lai spētu saglabāt, teiksim, cīnīties dzīvē par to, ko tu vēlies darīt, nekad neatkāpties no tā, ticēt sev un visiem pārējiem. Ieteiktu šo filmu uzskatīties visiem, kuri ne tikai kaut kādā veidā fano par sportu un par kaut kādām tādām lietām, bet pilnīgi visiem, kuri varbūt šobrīd jūtas nošķipuši un kuri jūt, ka viņi kaut ko nespēja, noteikti noskatīties šo filmu, paņemt kā paraugu, kaut ko sevi daļu no tā visa un noteikti sekot tam, noteikti iesast.